Kādas bija tavas attiecības ar vecākiem bērnībā? Kurš tev bija tāds tuvāks, kurš bija stingrāks? Varbūt? Mani vecāki nekad nav dzīvojuši kopā, viņi nav bijuši precēti. Un tas noteikti ir ietekmējis ļoti viņu attiecības un varbūt arī katra viņa attiecības ar mani, ar mammu. Ar māmu tās bija tādas diezgan ambivalentas attiecības. Es viņu mīlēju, un es arī no viņas baidījos, jo kā jau vairums mamma, viņa bija pārskrējusies, rūpējas par bērniem, un bieži vien, varbūt kā bieži arī šobrīd vecāki savas kaut kādas iekšējās lietas izgāz uz mums, un man bija baili, jā, man bija baili, kas būs par tām manām sabristajām zeķbiksēm, jo tajā laikā nebija veļmašīnas, un zeķbikses nebija, tā bija katastrofa mamām, jā. Un savukārt pie tēva es braucu samērā reti, un, protams, kā jau reti kaut kur esot, tur tad bija tāda, nu, wow, tur tā baiga labi, ja? Bet mamma, jā, dzīve kopā ar mammu tā man neapšaubām norūdīja tādām ikdienas lietām. Es pratu ēst, gatavot un rēķinus nomaksāt, un tāda viena no tādām pieredzēm, no kinostudijas, 10 gadi man bija no kinostudijas. Mūs atved vakarā pie mājas, man pieved ar 2 milzīgiem koferiem, izmet ārā, jo tur no šurp turp tās mašīnas kursēja. Un es esmu tagad Altenavas ielā to laiku, es uzēju augšā, uzvelkos ar 2 koferiem, un durvis ir ciet, un neviens man nelaiž iekšā, un pulkstenis jau ir 10 vēlāk. Un es zvanu, es netiek iekšā. Un man ir tie 2 koferi. Un es aizvilkos līdz Arkādija parkam. Ar tiem koferiem? Es nevarēju pastiept, es viņus Kas tajos koferos bija? Kaut kādas drēbes, viss kaut kas pilns, vai ne? Tas pat vairs nav svarīgi, bet es aizvilkos līdz Arkādija parkam, piezvanīju tēva sievai, kur dzīvoja Dainas ielā pie Bērnu pasaules, un es ar tiem koferiem aizbraucu līdz viņai, nonakšņoju, un otrā rītā braucu atpakaļ. Un mājā bija brālis, viņš vienkārši nebija dzirdējis mani, ja? Bet es domāju, jā, tāda agra spēja tikt galā, panest visāda veida koferus, ja? Un ko bieži vien varbūt cilvēki atcerās ar tādām sirdsāpēm, un es varu teikt arī, drusku tur man ir sāpes, ka man bija kaut kādi koferi jāstiepj, un drusku arī tāds gandarījums, kas iemācījos tādu labu rūdījumu, un daudzus koferīšus dzīvē varēja panest. Savukārt ar tēvu tur bija tā fantāzija, un tā kā mēs bijām retāk kopā, tad varbūt tajos brīžos, kad viņš bija kopā, nu tad viņš bija kopā. Jā, ka tās varbūt nebija tik daudzas reizes, jo viņš nomira, kad man nebija vēl 11 gadu, bet es ļoti atceros to, kā viņš vakarā iekurbulēja guļamo. Un kuģis izceļās ārā pa logu un pāri Rīgas jumtiem un līdz visādām galaktikām. Jā. Nu, tā kā man šķiet, man tāda ļoti bagātīga tā bērnības pieredze, kur mijās riski, jo es tik daudz biju nepieskatīta un es tāda ziepsvārīga traks var palikt, un kur mijās iespējas. Ko tā brīvā dzīve dod. Vai tavu vecāku aizrāva arī tīri profesionāli? Tomēr tava mamma bija kinostudijas aktrise, tēvs režisors. Viņa nebija aktrise, man mamma bija kinostudijas režisora. Jā, no kinostudijas mammas darba laikas kaut kā tā mazāk. Jo tas ir interesanti vidi, kurā pēkšņi nonākt mazam bērnam, vai tu ar to kaut kā neaizrāvies? Es biju televīzijā, man tāpēc šī televīzijas padarīšana man traki patīk, un tajā laikā, kad es biju maz, bija tikai tiešraides, un es mammai gāju līdz uz tiešraidēm. Un tur viņa arī bija režisora, un es piedalījos raidījumos. Un bija tā, ka man bija kaut kas jāiemēģina, un man mamma saka, ka viņa visu izdarīs. Nevajag neko mēģināt, bet ne jāiemēģina ar bērnu. Un tagad ir tiešraide, un man šķiet, ka misiņš saka, Harijs, kas tagad jādara, tur kaut kas jāzīmē, un es saku, mēs jau to izdarījām. Es vairs to nedarīšu. Tā. Un man šķiet, ka tajā vidē esot, es īsti neredzēju citu ceļu, kur tad es varētu iet, kā būt mākslā. Es tā kā neapšaubīju.